Vasali, mani sauc Māra. Es dzīvoju Rēzeknes novada Ilzaskalna pagastā. Ilzaskalna pagasts atrodas Gleznainā, Paugurainā ezeru ieskautā vietā, 18 km attālumā no Rēzeknes, pilsētas Latgales sirdī, un 250 km no Rīgas. Kā vēsta teika, nosaukums Ilzaskalns, vēsturiski Ilzenberga, radies jaunam un bagātam muižkungam aprecot nabadzīgu, skaistu meiteni Ilzi, kurai par godu teritorija ap muižu tika nosaukta par Ilzenbergu. Muiža celta 18. gadsimta vidū. Vēstures gaitā te ir bijuši vairāki īpašnieki, un 19. gadsimta vidū muiža nonāk Kuļņevu dzimtas īpašumā. 1832. gadā muižas teritorijā tika uzcelta pareizticīgo baznīca, kur ir valsts nozīmes aizsargājamais piemineklis. Baznīca ir unikāls apskates objekts, tā ir taisnstūra celtne ar pusapaļiem sānu izvirzījumiem nišu veidā. Kapu vietas atrodas zem baznīcas grīdas, virsū balti pieminekļi sarkofāgu veidā. Labajā nišā tika apbedīts muižas īpašnieka brālis Jakovs Kuļņevs, kurš bija Krievijas impērijas armijas ģenerālis, izcils karavadonis un tautas varonis. Pēc zemnieku lūguma 1862. gadā Ilzenbergā tika uzcelta skola, kas ir pirmā skola Rēzeknes apriņķī un otrā vecākā skola Latgalē. Skolotāji bija stingri, gudri, prosuši, kas saka, daudzi vajadzēja viņiem atbildēt. Tā, nezinu, vai, kas saka, nebija paklausīgs pie viena skolotāja, kas saka, ar ceļi dirsai padaros orā. Tas jau labs kompliments ir cīži. Tā jau varēja mīrētīgs, staigom. Pasasojam, pasapagom, visako bija mums. 20. gadsimta 30. gados Ilzaskalna pagasta teritorijā atrodas vairākas skolas – Bērzinieku pirmās pakāpes pamatskola un Sološnieku pirmās pakāpes pamatskola. Ilzaskalna pagasta Šķerbinieku ciemā savas bērnības gaitas pavadījis slavenais somu kinorežisors Teuvo Tuljo, Teodors Turlais. Vecgailumu ciematā dzimis un audzis pasaulslavenais fotomākslinieks Jānis Gleists, kurš ir piedalījies vairāk kā 800 izstādēs un saņēmis 170 medaļas un apbalvojumus. 1995. gadā apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Žogotu Sādžā dzimis mākslinieks, grafiķis, gleznotājs un pedagogs Jānis Gailums, kurš ir ilustrējis latgaliešu ābeci, piedalījies Latgales mākslinieku izstādēs. Viņa gleznas atrodas Latgales kultūrvēstures muzejā, Rēzeknes novada skolās un privātkolekcijās. Ķeramiķu tradīcijas Ilzaskalna pagastā aizsāka svečturu meistars Meikls Reidzāns, kura svečturi ir unikāls roku darbs un kuri glabājas privātkolekcijās un muzeju krātuvēs, nododot vēstījumu Latgales māla meistaru nākamajām paaudzēm. Ķeramikas tradīcijas neizsīkst arī mūsdienās. Tās turpina ķeramiķis Pēteris Gailums, kurš rada mākslas darbus ar īpatnējām formām un glazūrām no vara un kobalta oksīda. Mola traukus taisu jau no 90. gada, cik tas eit jau kādi 26 gadi. Nu, sākumā varbūt vairāk strādāju tādas, kā saka, tradicionālu tū Latgales keramiku, bet drusku man tas tā kā pašam likos netik interesanti, dēļ to kaut ko gribējās savu. Nu, i tad, sākumā kaut kādus godus tī vairāk, kā saka, krosēno keramika bija. Nu, tagad pārsvarā malno, bet, ja nav tēri malna, tāpat ar kaut kādiem krosēniem akcentiem. Nu, ja pa itu laiku ir pīzadalēts izstādās, var sacīt tā, ka taisu gondrēž visu, ko īspējams molu uztaisa. Pīprasījums ir bļūdes, lielākas, mazākas, tad krūzētis, krūzes, vāzes. Kaut drusku ir tādi lielāki laika vairāk strādāt, tad arī kaut kādu dārza keramiku dekoratīvu uztaisu. Bet es tā vairāk laikam sajūt pa zīmus mēnešam. Kaut kur pa godu, aptuveni kādas pusotras tonnas noteikti izstrādāju. 3 gadi atpakaļ mēs te 5 Rēzeknes puses keramiki taisām Bauskas pilī pūdeņu krosnem kaut kāda daļa, nezinu cik tī procenti bija,
restaurēti, kas atrosti izrakumos. I trūkstūšos tūs pūdeņus taisām par jaunu. I kaut kur 5 goboli, mēs kopā uztaisām aptuveni kādu 1000 gobolu jūs. Tā, katrs kaut kur pa 200 goboliem. Sago, tāds darbs ļoti cimpelīgs, diezgan sarežģīts bija. Cevišķi sarežģīts bija ar to, ka vajadzēja ļoti precīzi pīmeklēt tādu pošu tūni, kāds es ir bijis mūsu restaurētājus, ja patrastājus. Trauki ir Austrālijā, Kanādā, Amerikā, Brazīlijā, Japānā. Par Eiropu nerunāsim, man tā liekas visos valstīs ir. Par Eiropu ir tolākīs, kur ir. Zinu, ka Brazīlijā, Japānā. Japānā bija tā, ka uzdeva no Japānas konsulam. Es varu lepoties ne tikai ar sava pagasta vēsturi, māksliniekiem un dabu, bet arī uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar lopkopību, graudkopību, kokapstrādi un biškopību. Ilzaskalna pagasts var būt lepns ar saviem jauniešiem, kuri veido Ilzaskalna pagasta un Latvijas valsts nākotni un sabiedrību. Lauki ir manas dvēseles mājas. Katram mājas ir sveita lieta, taču man mājas asociējas ar ģimeni un tās lielo atbalstu. Nevaru iedomāties sevi dzīvojam pilsētā. Pilsētas vide man apspiež un neļauj brīvi uzelpot. Turpretī laukos jūtos kā zivs ūdenī. Svaigs gaiss un daba dod man enerģiju un darba sparu. Lauksaimniecības nozari izvēlējos, jo esmu uzaugusi lauksaimnieku ģimenē un ikdienā kopā ar vecākiem tajā darbojos. Tas ir kļuvis par manu hobiju. Turpinot mācības akadēmijā, mācību praksē izvēlējos strādāt ar lauksaimniecību saistītā uzņēmumā, jo tas man neaizrauja un vēlējos vairāk uzzināt par graudkopības tirgus specifiku. Nemirkli neesmu nožēlojusi, ka vecāki jau no bērna kājas ir mācījuši strādāt saimniecībā. Strādājot šajā nozarē, nogurumu neizjūt, jo viss, ko dari, ir priekš sevis. Man patīk sajūta, ka varu redzēt, kā tiek iekopts un apstrādāts lauks, kā izdīgs pirmie graudu asniņi un nogatavojas vārpas, kā lauks tiek rudenī novakts. Lauksaimniecībā ir plašas attīstības iespējas, piemēram, ieguldīt lielākus līdzekļus labākai ražai, atjaunot tīrumus, iegūt papildus platības, ko apsaimniekot. Lauksaimnieks ir pats sev priekšnieks, jo darba rezultāts ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša ieguldītā darba. Ilzaskalna pagasta jaunieši ir izvēlējušies un savu nākotni saista ar militārām profesijām, dienēja jaunsargu vienībās, robežsardzē, zemessardzē, tādējādi ir gatavi uzņemties brīvprātīgi aizstāvēt savu valsti. Vasarī mani sauc Ēriks. Mani sauc Arvis. Mani sauc Renāts. Mēs esam Ilžakalna jaunieši, mēs nodarbojamies ar sportu, poštavu savu pogastu vienā komandā. Nesam savu pogasta vārdu ne tikai novodā, bet arī pasaulī piedalīties pusmaratonus. Mēs arī aktīvi piedalāmies jaunsardzī, izvēlējamies jaunsardzi par to, ka esam gatavi aizstāvēt savu dzimteni, kur mūsu vienmēr gaida un kur mēs varam atgriezties. Mūsu pogasts ir pats brīnišķīgākais, ja mēs jau gatavi aizstāvēt, piedalīties, lai nestu jau vārdu visā Latvijā. Jaunu apvāršņu, zināšanu un dzīves pieredzes iegūšanai Ilzaskalna pagasta jaunieši dodas ārpus Latvijas robežām, bet sirdī un domās ir ar dzimto pagastu. Sveiciens Ilžakalnam! Sveiciens mājām! Gribētos nodot nedaudz siltuma, kādu labu vārdu un cerīgu domu jums visiem, lai katra nākošā diena ir labāka par iepriekšējo un izdodas iecerētais un vienmēr, lai ticība un cerība būtu blakus. Nekur nav tik labi kā mājās. Tepat es esmu, dzirdi, māmiņ un tēti, nebaidies. Tu jau redzi pa logu, tepat vien es esmu. Un tev ar roku māju. Ilzaskalna pagasta jaunieši ir radoši, dejo, dzied, tādējādi saglabā pagasta un valsts nemateriālo kultūras mantojumu un tradīcijas. Sveiki! Mani sauc Arnis, es nāku no Ilžakalna pagasta, paša Ilžakalna centra. Esmu te mocējis, ja te ir uzsāktas manas arī, karjeras gaitas. Ilžakalna pagasts man saistās ar to, ka visi cilvēki viens otru zina, visi vienmēr ir draudzīgi, un te vienmēr ir prieks atgriezties.
Ilzaskalna pagasts var lepoties ar jauniešu sasniegumiem sportā, ar gadu gaitā izkoptām distanču slēpošanas un florbola spēles tradīcijām. Jaunieši ir piedalījušies vietējos un starptautiskos turnīros un sacensībās gan Latvijā, gan ārzemēs. Izcīnītas godalgotas vietas skriešanā, slēpošanā, florbolā, hokejā, volejbolā un vieglatlētikā. Jo izglītotāki, spēcīgāki, daudzpusīgāki būs mūsu jaunieši, jo stiprāka būs mūsu valsts. Ilzaskalna pagastā jaunieši veido 30% no kopējā iedzīvotāju skaita. Šo vietu es uzskatu par savām mājām, jo šeit es vienmēr varu atgriezties, es zinu, ka mani kāds šeit gaida, un es šeit jūtos drošībā. Mēs, Ilzaskalna pagasta jaunieši, esam sava dzimtā pagasta, sava novada un savas valsts patrioti. Mēs mīlam un cienam savas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijas, valodu, simboliku, svētkus. Latvija, novēlam tev daudz stipru, kuplu ģimeņu, smaidīgus bērnus, čaklus patriotiskus jauniešus, laimīgu tautu un stabilu nākotni.